18. un 19. jūlijā jau 20. reizi Valmierā Jāņa Dāliņa stadionā valsts prezidenta balvas izcīņa vieglatlētikā. Atbalsta Latvijas izlasi cīņā ar Lietuvu un Igauniju lielākajās Baltijas vieglatlētikas sacensībās. Šodien arī divkārtējais Valmieras prezidenta kausa ieguvējs Aigars Fedējos. Viņš ir divas kausas ieguvis 98. un 2003. gadā. Varbūt sākam ar šo 98. gadu. Pastāsti, kā tev šis kauss nāca un kas ir tavs lielākās atmiņas no tā gada? Redz, tad, kad es atnācu, es jau nemaz neatcerējos, kuros gados es iegūstu. Bet kopumā, protams, ja mēs skatāmies vēsturē, tad tas 98. gads bija veiksmīgākais gads manā karjerā. Tur bija 2 Eiropas medaļas un es biju pasaules vicelīderis pēc poļa slavenā Koržņevska. Un tad redz, kā es ietrāpījos, es arī prezidenta balvā un vinnējis prezidenta balvu ar nacionālo rekordu, ko es arī biju palaidis garām šajā ilgo gadu, gadu gaitā ārpus sporta. Bet man tas tādā atmiņā, loģiski, kā jau es teicu, tas ir veiksmīgākais gads un samērā likumsakarīgi šis fenomenālais rezultāts, kas tomēr ir augsta līmeņa rezultāts, tāds pasaules klases rezultāts, tika sasniegts Valmierā un vēl jau vairāk stadionā, kas tomēr ir mazliet grūtāk nekā uz šosejā. Ja? Un, ko es atceros no tā laika, tad es pirmoreiz iepazinos ar prezidentu Ulmanu, un tas notika tā samērā tā neformāli, mazliet tā čomiski. Ja? Es vienkārši nācu no savas distances, ja, finiša un saģērbos, uzvilku garo treniņtērpu un tā vienkārši piegāja klāt un paspied roku un tā apsardz tā nostājās taisnā pozā, mazliet tā sašūmējās, bet kopumā viss bija baigi forši un tad mēs tā iepazināmies, parunājām un viss bija tā baigi, īstenībā tā baigi vieglā tādā atmosfērā un vēl viena lieta, ko es atceros, tad kā jau es minēju, tad uz to laiku es biju tāds, faktiski viens no 2 pasaules līderiem. Un tad, kad es soļoju katru to apli beigās, ja, tad loģiski, ka komentētājs ziņoja par šo rezultātu, jo līdz 8. kilometram rezultāts tojās pasaules līderim vispār. Respektīvi, es būtu reāli sasniedzis rezultātu, kas būtu pasaules labākais rezultāts uz to brīdi. Ja. Un tad tribīnes cēlās kājās. Katru apli to taisni, ka es gāju to finišu, respektīvi to 100 metru taisni, katru reizi viss cēlās, viss tā tribīnes cēlās kājās. Tev bija papildus motivācija un dzinējs. Tās bija tāds, jā. Tā kā ritenis griežās, tad jau, protams, ka viss palīdz, ja? Bet tad, kad viņš negriežās, tad var celties arī visu pasauli kājās un tad nekas nepalīdz. Bet ritenis griezās un viss bija baigi labi un es atceros, ka tās emocijas bija tādas fenomenālas, ja? Un tad, protams, vēl papildus tas, prezidenta kauss, tāds prestižs un tā kā kopumā ļoti pozitīvas atmiņas, jā. Jā, un tad bija šis te otrs kauss, tas jau 5 gadus vēlāk, 2003. gads, 20. Kā tu atceries un kādas tur bija tās atšķirības ar pirmo kausu? Jā, tad samainīt distances uz 20, ja nemaldos, šo 20 km distanci uzlika viena iemesla pēc kvalifikācijai Olimpiskām spēlēm, jo nākamā gadā bija Olimpiskās spēles Atēnās, ja? Rezultāts neko dišs nebija, ja? Tātad stundu 25, tas tā pa lielam nekas tāds dišs nav, bet es atceros, ka bija karsts un svarīgākais bija iziet šo kvalifikācijas normu, ja? Un ja mēs salīdzinām to iepriekšējo 98. gada sasniegumu, ja, tad, kā mēs te runājām par to skatītāju atbalstu un tā tālāk, tad mēs 20. šo distanci modelējām tieši tā kā ir Olimpiskajās spēlēs. Tad viens aplis stadionā, tad izējām ārā un tad mūs nav un tad mēs vienkārši finišējam. Tad, respektīvi, tie skatītāji nemaz neredzēja, ko mēs darām. Ja? Tā kā ienāk finišā. Jā, ienāk finišā, tad, protams, tad bija tādas ovācijas un viss. Un tad Vairvīķa Freiberga, tad bija prezidenti un varbūt mazliet citādāk, bet līdzīga situācija, ja, tad mēs tur parunājāmies un es pasēdēju blakus un tad mēs tā kā pačilojām kaut ko tur mazliet citādākā atmosfērā, vairāk tādā formālā atmosfērā un tā. Bet, jā, tā bija kvalifikācija un tas bija gads pirms es beidzu karjeru, tā kā kopumā varbūt tā dzirkstele vairāk man nebija. Tā kā, tāds ļoti atšķirīgs, divi ļoti atšķirīgi. Tādi, varbūt tas 98. gads, kad es biju vispār tādā
absolūti kalnu galā, pašā spicītē, un tad, kad es jau paliku slinks. Tev 2 kausi, kāpēc varbūt neizdevās izcīnīt vairāk šos prezidenta kausus, ja tev bija kādi citi mači, vai varbūt tās tad ietrāpījās citos sporta veidos? Tev taisnība. Vēl vienu gadu es startēju, un pavisam neslikti, bet es neatceros, man liekas, ka viens no šķēpmetējiem atņēma. Un tad pārējos gadus vienkārši kaut kā salikās kopā citas sacensības, un varbūt kādu no gadiem es vienkārši nestartēju, ja, kaut kāds citu iemeslu pēc, bet lielākoties tas bija, tas grafiks bija mazliet citādāks, ja man vajadzēja startēt kaut kur ārzemēs un nesanāk. Domāju, ka arī līdzstājiem noteikti interesē, tad, kad tu soļoji, visi cītīgi pie televizoriem seko līdz, tā skaitā arī es cēlos uz Sidneju agrijā rītā vai pēc Latvijas laika, kad bija jāskatās tie mači. Ar ko tu nodarbojies pēc savas aktīvās sportistu gaitām un kas ir tavas tās lietas, vai tavs arī cieši saistīts ar sportu? Tagad es ārstēju sportistus. Protams, ka es pats vēl joprojām trenējos un trenējos tikai priekš sevis, ja, lai vienkārši sevi turētu formā un lai tā jau tāda faktiski visas dzīves garumā atkarība un tāda laba atkarība. Protams, pārsvarā es skrienu. Tagad lielā mērā saistība ar sportu ir tieši par cik es ārstēju sportistus, esmu sporta terapeits un vairāk rūpējos, lai viņi labi startētu. Kopumā tas ir saistīts ar sportu. 20. prezidenta kausi, un cerēsim, ka Latvijas sportists parādīs labu rezultātu un varbūt tas kāds soļotājs atkal išās. Mēs vienmēr ceram, vienmēr gaidam un tikai ar pozitīvām domām. Neatlaidība pozitīvām domām. Latvijas izlase labi startē, tagad tikuši Eiropas pirmajā līgā, ar ko es arī apsveicu mūsējos. Un šitos 2 karodziņus mēs samalsim. Tā kā jāgaida prezidenta balva un viss būs kārtībā. Paldies, Eigari, kad atnāci un pastāstīji savu stāstu. Tad jau tiekamies Valmierā 18. un 19. jūlijā. Tikšanos. 18. un 19. jūlijā jau 20. reizi Valmierā Jāņa Dāliņa stadionā. Valsts prezidenta balvas izcīņa vieglatlētikā. Atbalsta Latvijas izlasi cīņā ar Lietuvu un Igauniju lielākajās Baltijas vieglatlētikas sacensībās.